Labrīt, dāmas un kungi! Šodien mēs iesim pastaigāt ar Zandu. Zanda Zariņa Reština ir trenere. Un tagad, laikam, jāsaka grāmatas autori, jo tas ir karstais pierādziņš. Šobrīd droši vien arī par to grāmatu vairāk parunās. Vispirms apsveicu tevi. Es tā saprotu, kas noteikti ir pamatīgs darbs. Varbūt pastāst, kāds bija process? Process kopumā bija diezgan garš. Jā, cik ilgi tu to darīji? No idejas līdz tam gala rezultātam plus mīnus tas bija kāds gads. Bet tad, kad es to sāku darīt, man bija tā doma, ka vajadzētu uzrakstīt to grāmatu, bet es biju par to ļoti nepašpārliecināta. Vai ar tām manām zināšanām pietiek un vai tas vispār kādam būs vajadzīgs un vērtīgs. Ne, par to varbūt mazāk, bet es vairāk tās šaubas par manī dusošo viltvārdi, kas ik pa laikam man atgādina, ka iespējams es neesmu pietiekami gudra un zinoša, lai par to runātu, bet tad, kad es to pārvarēju, tad tas rakstīšanas process aizgāja arvien raitāk un tad lielākā daļa grāmatas, ja teiksim, pirmā grāmatas daļa tapa līdz kaut kādam aprīlim, tad no aprīļa līdz principā septembra beigām jau viss pārējais arī bija sarakstīts un tad jau tikai atlika maketēt un visu likt tā kopā, lai tas arī izskatās nevis pēc vienkārši 140 A4 lapām teksta blāķu, bet lai tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir un viņš ir viegli lasāms un uztverams un arī kaut kādā ziņā iedvesmojošs un motivējošs. Paldies, ka tu skaties šo epizodu. Arī šoreiz mēs gribam uzdāvināt kaut ko vērtīgu no Pillera kādam mūsu skatītājiem. Tādēļ atstāj komentāru pie YouTube video un mēs izlozēsim kādam Pillera dāvaniņu. Ja tu gribi redzēt, ko Zanda saka par Pillera uztveru bagātinātājiem, tev jānāk pie mums ciemos. Tā kā nāc ciemos un paldies, ka skaties. Tagad atpakaļ pie epizodes. Man ir tava grāmata mājās. Es neesmu... Tu neesi palasījis? Izlasījis. Nē, es, protams, esmu palasījis. Es neesmu izlasījis, bet man ļoti patīk. Tur arī receptes un vingrinājumi un par uzturbagātinātājiem un viss kaut kas. Un, tātad grāmatas nosaukums Dzīve bez pauzes pārsvarā droši vien tava auditorijas sievietes. Kas būtu vīriem jāzina par sievietes veselību? Protams, tā pamata auditorija šīs sievietes 35 plus un uz augšu, bet man negribētos likt tādā rāmī to visu. Es uzskatu, ka šī grāmata ir lieliski piemērota arī jaunākām sievietēm un arī vīriešiem, jo es uzskatu, ka jums, mūsu dzīves partneriem, arī būtu vēlams zināt, kas tad notiek ar mums, ka tas bieži vien kaut kādas tās mūsu garastāvokļu maiņas un šīs emocionālās izpausmes ir šī dzīves posma blakne. Un bieži vien arī vīrieši to uztver, ka tas ir kaut kas pa viņiem, ka viņi kaut ko nav tā izdarījuši pa prātām vai ko. Bet ja vīrietis izprot arī to, kas notiek ar sievu, ar draudzeni, viņam arī daudz vieglāk saprast šo sievieti. Kā arī, teiksim, grāmatas otrā daļa, kas ir šis te rīkoties, kur jau tu minēji, kur ir sports un vingrinājumi un par uzturu un receptus. Tas principā attiecas uz jebkuru vecumu posmu, uz jebkuru dzimumu, šie te pamatprincipi, kā mums būtu jāēd un kas mums būtu jāēd vai kā jāsporto, attiecas arī uz vīriešiem. Jā, arī vīriešu ķermenis noveco un arī vīrieši saskaras tieši ar tām pašām problēmām, ko sievietes. Nedaudz varbūt savādāk, jo mums tie hormoni ir bišķi vairāk un viņi daudz vairāk ietekmē to mūsu dzīves kvalitāti un labsajūtu. Yes, tā kā es tev iesaku palasīt, izlasīt. Varbūt var pāršķirt to pirmo daļu, tā baigi negribas tajā iedziļināties, bet grāmatas otrā daļa noder ikvienam cilvēkam, kas rūpējas par savu veselību. Nē, es sāku lasīt un es arī tā domāju, uz mani neatiecās viss šīs hormonu lietas un izmaiņas, bet es arī vairs nevaru, tā kā man bija 25. Nav tā jauda, nav tas
nevar notusēt līdz 5 rītā un 7 iet uz darbu, kā nekas nebūtu bijis. Ja mēs runājam, teiksim, par muskuļu masu, no arī vīriešiem tā samazinās. Varbūt ne tik strauji kā sievietēm. Un arī vīriešiem šie spēka treniņi ir nepieciešami. Ja? Mums ir galvenie sievišķie hormoni estrogēns, progesterons, jums ir testosterons, kas arī samazinās ar vecumu. Un tāpat tās ietekmē jūsu dzīves kvalitāti. Ok. Nu labi, pastāsti varbūt, pasaki mazliet priekšā, tāds tīzers par grāmatu. Tātad ir šī perimenopauze, kad ir simptomi emocionāli un arī mentāli. Nu, tas ir fiziski un emocionāli simptomi. Tas padoms, man liekas, ir, dzīvo veselīgi, ēd veselīgi un sporto. Tā, vienkārši sakot, jā. Kāpēc jārakstā savu grāmatu? Pirmkārt, tādēļ, kad mums sievietēm līdz šim nav bijis pietiekami daudz informācijas, jo šī tēma ir bijusi tāda tabū tēma, kur pieņemts nerunāt un kautrīgi runāt, un pat draudzenes savā starpā tā diezgan tā kā čukstus. Un man pašai saskaroties ar šiem simptomiem, es, protams, ka sākumā tos nebūtu nesasaistīju, ka tā ir perimenopauze, jo es pat tādu vārdu nezināju. Likās, menopauze, tas ir saistīts tikai sievietes pēc 50, jau dzīve iet uz otru pusi, un kad tas ir saistīts tikai ar kaut kādiem karstumu viļņiem, lieko svaru un libido zudumu. Bet šie simptomi var būt daudz un dažādi. Ja? Manā gadījumā tas bija tāds hronisks nogurums, kad tu no rīta pamosties un tu jau esi nogurs. Es visiem mācu, kad ir jātrenē sports, vairo enerģiju un tā, un tad tu saproti, kā es varu cilvēkiem stāstīt, cik sports ir labs un ka tas vairo enerģiju un palīdz. Ka pat nevar piecelties no gulas, jo galīgi nav spēku un saņemties treniņam, tas ir vienkārši katastrofa, kā lai es tagad patrenējos, ka nav. Un tad rokot dziļāk to tēmu, apvejot visādas apvedceļus, mēģinot saprast, kas ar to ķermeni notiek, jo, kā es teicu, perimenopauze, kas tas tāds un vispār nesasaistē ar to. Tur ir visādi vitamīnu deficīti, pārslodze, izdegšana, meklē iemeslus, kuri īsti nav. Bet, protams, mēs nevaram arī visu norakstīt tagad uz šo dzīves posmu. Ir jāskatās veselību kopumā un tas varbūt arī kādas citas saslimšanas hroniskas. Šie simptomi var liecināt par to. Bet es laikam aizbildēju no jautājuma. Nē, bet tu tiki galā ar to hronisko nogurumu? Jā, es tiku galā tad, kad es saprotu, ka pie tā ir vainīgi mani hormoni. Tad es lēnā garā ar ārstu uzraudzībā, attiecīgiem medikamentiem. Es esmu atkal es. Man patīk trenēties, man patīk visu kaut ko darīt, un man galva strādā. Un viens ir tas hroniskais nogurums, un tad ir vēl tāds, viņš nav bet nav tāds medicīnisks termins, bet tā saucamā smadzeņu migla, ka tev tā, ka nevar viņu pat aprakstīt, un tā kā domas neliekas kopā. Es to piefiksēju, ka pats es sēžu pie savas treniņa kladas, un es nevaru izdomāt treniņu cilvēkam. Ja? Tad viss tā kā zini, ka pat citreiz tas tev automātiski notiek, tev tā bilde saliekās galvā, bet tev nekas nesaliekās, un tu sēdi un nezinu, nevienu vingrinājumu pēkšņi vairs. Tādas var mēdz izpausties, bet katrai sievietei tas var būt daudz ļoti individuāli, un tie simptomi ir dažādi, un tas tikai tādi klasiskie. Tāpēc arī tapa šī grāmata, kuras centos apkopot gan tos izplatītākos simptomus aprakstīt, gan arī tos, kas varbūt nav tik bieži sastopami un kurus mēs pat īsti nesasaistam ar to dzīves periodu. Un visa pamatā ir dzīvesveids, kas var ietekmēt gan šos simptomus, gan to, kā mēs spējam ar šo dzīves posmu sadzīvot.
Un tāpēc ir šī grāmatas otrā daļa, kura ir gan par uzturu, gan par sportu, gan par miegu. Miegs pat ir, ja man jāliek tās prioritātes, tad treniņi, uzturs, miegs, tad miegs noteikti ir pirmajā vietā. Un, ja mums nav sakārtots miegs, ja mēs neguļam pietiekami daudz, un galvenais kvalitatīvi šis te miegs, tad tas sakārtotais uzturs un treniņi. Mēs īsti nespēsim pieturēties pie tā, vai tā uztura mums gribēsies visādus našķus un ne to labākās izvēles mēs izdarīsim. Tāpat arī treniņos. Mēs piespiedīsim sevi aiziet uz šo treniņu, kaut ko darīsim, bet tas sniegums un tā kvalitāte tam treniņam arī nebūs tā labākā. Ja mums būs bijis diezgan sūdīgs miegs. Piekrīt? Jā, es piekrītu. Es daudz domāju par to, kāpēc ir citreiz slikts miegs. Zinu, kā mēs parasti mēģinām sakārtot, lai ir tumšs, lai ir vēss, lai ir... Bet tas iemesls, kāpēc līdz pusnaktī lūra Netflix, jau ir kaut kāds dziļi psiholoģiski, to gribās sev pažēlot. Nevajag vienkārši lūrēt Netflix. Es ar miegu, es atzīstu, ar miegu man iet visgrūtāk, jo tā dienas pirmā daļa pat līdz tādai vēlai pēcpusdienai lielākā daļa tiek pavadīta darbā, treniņa un vajadzēja mājās, un tā vienkārši, tu gribas paskrolēt Instagram pirms tā miega. Tas ir vissliktākais, ko tu vari izdarīt. Tik nevērtīgs. Ja tas sanāk, ka tu nozodz to laiku miegam. Tā kā, tas ir viens ir Netflix, tad ir kaut kādi sociālai tīkli. Es skatos tos stresa rādītājus gadžetiem, un es redzu, ka ja es no 10 vakarā līdz 11:30 viņš bija augsts. Domāju, ko es darīju? Es mēģināju strādāt un paralēli lūrēt Netflix. Kaut kādu šausmanīti? Nē, kaut kādu bojoviku, bet... tad arī interesanti, ko strādā. Ja tu dari kaut ko, kas tev dod tādu prieku, tad nav tik traki. Citreiz tu uzvelcies, nav labi, nav labi rezultāti. E-pastiem nepatīkamiem. Jā, tieši tā. Bet arī tas, kāpēc to cilvēki tā dara, pēc sevis spriežot. Zini, kā arī bērns 9 aiziet gulēt, tad tev bēkšņi ir pāris stundas laika. Un tad gribas kaut ko izdarīt. Jo, tas vakara laiks, tas ir tāds laiks tikai tev, tad bērni ir nolikti gulēt. Vakariņas pēsts, visas mājas darbiņi varbūt kāda ar apdarīt, un tad vienkārši kaut kā tas laiciņš sev, kā mēs viņu pavadam. Vēl katrā no mums, man liekas, ir tas stiprais es un tas čīkstošais es, un tad bieži vien tas čīkstošais uzvar, un kas grib mūs pautināt. Vai jums turien, lai tev tie koki nelien atceļ? Mēs varam, jā. Tas mašīnas maz brauc. Es nevaru iedomāties, ka var sarakstīt grāmatu, ja ir tāda smadzeņu migla. Nē, noteikti nē. Man ļoti pārsteidz īstenībā, ka tu saki, ka apmēram gadi, jo man liekas, ka tas ir tāds 5 gadu darbs. Man liekas, tā grāmata ir pamatīgi interesanti, tur ir daudz ko šķirstīt un daudz, kas tur ir aprakstīts. Jā. Kaut kā man tā sanāca. Es pilnīgi konkrēti varu pateikt, uzturu nodaļas sarakstīju nedēļas laikā, jo es aizsūtīju savējos mājās no Pāvilostas. Man brīnumainā kārtā sanāca dabūt vienu mazu dzīvoklīti Pāvilostā. Un es teicu, brauciet mājās, ja man ir jāraksta grāmata. Un tad tur nedēļas laikā es sarakstīju uzturu nodaļu, bet tad arī es no rīta cēlos, gāju vai izskriet, vai tādā ētā pastaigā, paēd brokastis, sēdos pie galda, pie datora, rakstīju. Tad pusdienas laikā uz pusstundaņu aizgāju līdz jūrai, vai pastaigāju, vai pagulēju, bišķi pasauļojos, atnācu atpakaļ, paēdu. Sēdos atkal pie datora, rakstīju tā līdz, bija vakar, kad ļoti ievilka tā, ka līdz kaut kādiem 8 pat norakstīju. Tad atkal gāju staigāt, vakaru apli. Un, tā bija tāda visintensīvākā rakstīšanas nedēļa. Tad pārējais viss vairāk vai mazāk pa brīvdienām, jo pēc darba man vairs nestrādāja galva. Gats saka, vajag, ja ir smadzeņu migla, man nebija smadzeņu migla, bet tas nogurums un tas manas smadzeņas strādā ļoti labi dienas pirmajā pusē, uz vakaru jau vairs. Tāpēc,
Okay. Kaut kā tā, bet, ja tā tēma ir interesanta un tu esi, man liekas, es esmu zinošs par to, ko es rakstīju, tad jau tas process iet raitāk. Jo ar pirmo daļu man gāja ilgāk un grūtāk, jo tur bija daudz vairāk vēl jālasa klāt un jāmeklē informācija, jāpārbauda šī informācija. Tā pirmā daļa bija salīdzinoši ilga. Ja es skatos par to, cik daudz man prasīja laiku uzrakstīt par uzturu un fiziskajām aktivitātēm, kad tur jau viss ir galvā, tikai jāuzliek uz papīra. Un kā tava grāmata ir sagaidīta šajā pasaulē? Man liekas, ka ļoti labi. Dāmas man rakstā foršas atsauksmes, kad ir noderīgi un kad daudz kurš redz sevi savalkot ar šiem te simptomiem un es jūtos novērtēta un tas man silda sirdi, ka kādam tas tiešām, kad es tomēr nenobijos un ka es uzrakstīju to grāmatu. Jo es tiešām ticu, ka daudzām sievietēm tā tiešām palīdzēs saprast, kas notiek, ka tās nav dzīves beigas un viņas nejūt prātā, ka ar viņām viss ir kārtībā. Un galvenais tas, ka ļoti, ļoti ceru, ka kādu tas iedvesmos un motivēs varbūt mainīt kādus ieradumus, kas attiecas uz uzturu vai pievērsties kaut nedaudz šiem spēka treniņiem. No kā sievietes ilgu laiku ir baidījušās, jo man bija svarīgi izskaidrot, kāpēc tie muskuļi ir vajadzīgi. Man liekas, kāpēc viņi sāks cilāt hantels, uzreiz paliks par tādiem maziem vīrietiešiem. Bet tas nav tik vienkārši, tā nav. Un ka tā muskuļu masa tiešām ir nav jau tik viegli tās muskuļus dabūt, pasties uz mani. Jo ne tikai, un vēl sievietēm ir vēl grūtāk, vēl gribās izskatīties tā kā grieķu dievam, tad ir jālieto kāds steroīdi, man liekas. Tas tik vienkārši nesanāk. Arī nē, bet ja mēs runājam par sievietēm, un kuras ir redzējušas sievietes, kas izskatās ļoti muskuļainas Esam tur? Jā. Ļoti muskuļainas un tādas jau pa daudz, tad tur tas nav dabīgā veidā. Tur ir tiešām ļoti skrupulozi plānoti treniņi un visdrīzāk arī kādas attiecīgās vielas tiek lietotas. Atļauts vai neatļauts, tas, protams, ir kam dabīgi šī te muskuļu masa diezgan viegli veidojās. Sievietēm, kam ir paaugstināts testosterons, kas ir ļoti reti. Bet ir, un tad arī iespējams šī te muskuļu masa vieglāk, bet tas nav tik viegli, dabūt šos te muskuļus. Tad pat vairāk es teiktu strādāt pie tā, lai noturētu esošo muskuļu masu, un ja paveicās, tad vēl dabūt čuču klāt. Un tas ir tāda, man liekas, salīdzinoši jauna lieta, vai ne, kad sievietēm vajadzētu cilāt svarus. Kad tas, es to dzirdu, man liekas, pēdējos dažus gadus, kādus 5 varbūt. Jā, varbūt, bet vienmēr jau tas ir bijis. Vienkārši tagad par to varbūt kaut vai tās pašas perimenopauzes, menopauzes sakarā vai tās pasaules tendences mums jau ir. Par olbaltumvielām arī mēs zinām, ka viņas ir bijušas vajadzīgas, bet tik ļoti viņu nozīme nav uzsvērta. Tāpat arī šīs muskuļu masas nozīme varbūt nav tik ļoti uzsvērta, un sociālajie tīkli arī, protams, dara savu. Man liekas, visi pasaules podkāsti, kuros arī tiek runāts gan par šīm te olbaltumvielām, gan par muskuļu masu, kas attiecas, teiksim, uz veselīgu dzīvesveidu. Tad es domāju, ka līdz mums arī tas nonāk, un arī mūsu latviešu speciālisti par to sāk arī vairāk varbūt runāt un uzsvērt. Un cilvēki paši interesējās, jo man liekas, tā informācija mūsdienās jau ir tik pieejama, ka pat brīžām mēs apjūkam, kas tad ir, kas tad ir tas pareizākais. It kā ir tā informācija ļoti daudz, bet problēma, protams, izfiltrēt. Bet ir tā, ka medicīna pārsvarā vienmēr bijusi tāda vīriešu lieta, un tad tāds sieviešu problēmas tur. Kāpēc par to nav tā daudz runāts un saprasts? Man liekas, ka viens no iemesliem varētu būt tāpēc, ka ļoti daudz, lielākā daļa pētījumu ir taisīta uz vīriešiem. Pētījumos piedalās lielākā daļa arī kāpēc par šo te muskuļu masu, kad ir salīdzinoši maz pētījumu, kur tieši par sievietēm. Man liekas, tas, ka pēdējā laikā
Varbūt pētījumi tiek veikti arī vairāk par sievietēm, par šo te veselības tēmu. Es pieļauju, ka tas varētu būt tāds. Bet vispār, jā, kāpēc bieži vien uz medikamentiem ir, nav vēlams tur grūtniecēm un maziem bērniem. Iespējams, ka pat varētu, bet nav jau šie te pētījumi. Viss jau ir uz kaut kāda pētījuma pamatā, vai kaut kādi medikamenti ir ieteicami, vai kaut kādas lietas, kad grūtniecis un bērns nevienos pētījumos mums neiekļaujam arī. Jā, droši vien uzrakstīt, ka tad... Jā, tad mēs vienkārši uzrakstām, ka nav vēlams vai nedrīkst, ja ir tiešām zināms, ka nedrīkst. Bet, jā, par atbildot uz tavu jautājumu, es domāju, ka tas kaut kādā ziņā varētu būt saistīts ar zinātni kā tādu, ar veiktajiem pētījumiem. Un jā. Droši vien visādiem aizspriedumiem. Jā, sievietēm pašām jau zinu, kad es pats sāku trenēties, tā, kad tur tikai kaut kāds tur mazs svars un daudz atkārtojumi, jo nedod Dievs pārtrenēšos, vai būšu tur baigi muskuļi. Tikai joga un pilates. Nē, man nekad nav bijis ne joga, ne pilates. Man ir tie spēka treniņi. Man personīgi pašai vienmēr ir bijuši sirdī ļoti tuvi, jā. Tas bija periods, kad es vairāk skrēju, tad bija tā kā mazāk. Ir tādā uzturēšana, tagad ir atkal nomainījies fokus vairāk uz štangu, mazāk uz skriešanu. Labi, pastāsti, jā, ko tu dari? Kas ir tavs? Mans pamats, manu fizisko aktivitāšu pamats ir 3 reizes nedēļā spēka treniņi. Es trenējos kopā ar savu kolēģi Madaru, viņš ir mans treneris. Man bieži vien prasa, ko tev vajadzīgs treneris? Jā, es visu zinu, bet es esmu tāda pat kā lielākā daļa sieviešu vai vispār cilvēku, jā, kam ir vajadzīgs tas, es smējos, vagars, kas stāv blakus un neļauj noslinkot. Un kaut vai tāpatās kā man cilvēki pie manis nāk trenēties, saka, ja man ar tevi nebūtu sarunāt, tas šodien visdrīzāk neatnākt. Tā ir? Man arī diezgan bieži tā, ka ja man nebūtu ar Madaru sarunāts treniņš, es visdrīzāk uz to treniņu neaizietu. Man arī ir bijis, ka es eju skriet tikai tāpēc, ka es zinu, ka savādāk... Tāpēc, kad treneris skatīsies... Kāpēc tu to nebija, un tad man būs jāizgudrā. Jā, man bija tieši tāpat savu laiku, kad es skrēju, ka man arī tikai tāpēc, ka es zināju, ka man, ja būs sarkans tajā treniņu pikā, man zvanīs un prasīs, kas ir noticis, kāpēc es neesmu izskrējusi. Nu jā, labi, tad 3 reizes nedēļā tev ir treniņi spēka. Un tad, kā sanāk, ir kāds kardio, vai nu tas ir kaut ko uzskrienu, vai nu tie ir zālē, kādas trepītas ātri, vai nu tāds kardio vienmērīgais vai kāds intervāls, bet ar tiem vislabāk iet pat reizi. Tas ir tāda kombinācija, 3+1 ir tavā skatījumā optimāli, vai tas ir vienkārši tāpēc, ka tev patīk svars vairāk cilvēku? Es gribētu vēl pielikt tā kā 3 un 2, kas būtu man 3 šie te spēka treniņi un 2 tādi, viens varbūt mazi intervāliņi, ko varētu piekombinēt patiesībā arī kādam spēka treniņam. Kaut kur tur? Tā, no tā mašīnām bišķi prom. Es vēl pieliktu vēl vienu tādu kardio. Ideāli vēl kādu stiepšanos, tur mēs runājam par ideālu. Jā, kāda būtu ideāli? Nē, es negribu teikt ideāli, jo es saņēmu pārmetumus par šo te, kad es vienā podkastā, vienā sarunā jau pateicu savu ideālo, un tad man teica, to jau var atļauties tikai tad, kad dzīvo sporta zālē. Kad cilvēki, kad dzīvo sporta zālē, un kad tāpēc es tā saku. Bet katram tas ideāli būs savs, bet... Kā minimums šie te 2 spēka treniņi nedēļā plus tādas ikdienas, tā var nebūt skriešana, tās var būt vienkārši ikdienas aktivitātes, kad cilvēki vienkārši kustās, iet ar kājām, brauc ar riteni, brīvdienās ieplāno varbūt kādu garāku pastaigu, jo bieži vien cilvēki nenovērtē šo te ikdienas aktivitāšu, kas nav strukturēts treniņš, nozīme, jo ja mēs tā globāli padomājam šīs 2 reizes nedēļā vai 3 reizes šis te plānotais treniņš, kas ir, pieņemsim, 60 minūtes, cik tas procentuāli ir no visas tā mūsu nedēļas laika, jā? Jā. Stunda dienā ir 4% no dienas. Tad rēķini tie ir nedēļas griezumā, tie ir tikai nepilni kādi 10% no visas mūsu nedēļas laika. Tad tā kā
šīm tā ikdienas aktivitātēm ir pat bieži vien daudz lielāka nozīme kā šim treniņam. Ja? Protams, ar ikdienas aktivitātēm mēs nedabūsim muskuļus sev vairāk klāt vai neuzturēsim, ja viņu ir tā tendence viņiem ar katru gadu mums samazināties, bet uz tādu kustīgumu un aktivitāti, un ja vienkārši runājam arī par kalorijām un par kaut kādiem liekajiem kilogramiem, tad tur ļoti liela nozīme būs tam, ka mēs, piemēram, tagad esam izgājuši pastaigāt. Paldies, ka tu man uzaicinājis pastaigāt. Jā, staigāt forši. Jā. Tā kā to cilvēku nenovērtē, jo. Un arī, teiksim, tā staigāšana, tā jau, to mēs, kā es saku, mēs tur 10 000 soļu tur noej. Tā ir nepieciešamība, tā ir tāda vajadzība, ja? Ka tā nav ekstra. Tas ir, ka tā vajadzētu būt bez piespiešanās. Bet jā, ja mums ir tas 8, kā minimums, 8 stundas pavadām darbā pie galda, tad tāds likušais laiks ir, man liekas, tur ļoti maz paliek, lai sastaigātu kaut ko. Tāpēc maksimāli, kur vien var censties neizmantot liftu. Nezinu, ja brauc sabiedrisko transportu, izkāpt kādu pieturu ātrāk. Un paieties ar kājām, ja tā diena ir bijusi mazkustīgāka. Es esmu novērojis, ja man ir kādi 4-5 tūkstoši soļu dienā, ja 3 dienas no vietas tā būs, tad es būšu grampi. Es esmu dusmīgs, viss ir slikti, viss citi ir vainīgi. Un jā, tas ir baigi svarīgi. Ja es šito novērtēju par tad, kad tu mazāk kusties, mēs visi zinām, ka mums šis endorfīns izstrādājās, kāpēc mēs tā kā vajadzīgs arī tās fiziskās aktivitātes, tur labs garstāvoklis un tā tālāk. Es varu atzīties, ja tā ikdienā sportojot un vingrojot, es vairs tādu neizjūtu tik izteikti, kā varbūt cilvēki, kas periodiski tā kampaņa veidīgi pievēršas sportam vai uzsāk, viņas jūt pilnīgi tā, kad ir man tādas dāmas, kas pilnīgi lido pēc treniņa, cik labi, ka es atnācu uzreiz pavisam cits feelings un tā. Es to pamanīju septembrī, es 2 vai 3 nedēļas nebiju trenējusies ar visu grāmatu, ar meitu Spānijā, vajadzēja palīdzēt viņai tur iekārtoties. Un kādas 3 dienas atkal biju sēdējis pie datora. Un Elīze vakarā atnāk, es saku, Elīze, ejam meklēt tev to zāli, man vajag. Tā kā es neesmu vakar cilvēks, man vakaros šusmīgi nepatīk trenēties, jo man kā nav enerģijas. Bet arī tajā vakarā tā bija, mēs atradām tur to zāli, un jānočekojas. Es saku, labi, tu mājās es palikšu pavingrošu. Tas bija kā cits cilvēks pēc tā treniņa. Man likās, man ir enerģija, man ir atkal tā, ka es reāli noķēru to kaifu pēc tā treniņa, kaut arī viņš bija 7 vakarā, un man pirms tam likās, ka es neko nevarēšu izdarīt. Tā kā tādas reizes, ka tu saproti, tu jau pierodi pie tā, ka tam organismam visu laiku ir tās kustības, ir tie treniņi. Un, tad kā novērtē tad, kad viņu tā kā nav, un tu saproti, ka kas taču tāds nav. Rādās, tu vienkārši trenējies 2 nedēļas. Tas tā ir izplatīts, jo man arī nav tāds runners high. Es domāju, es vienkārši esmu high on life visu laiku. Kā man sanāca, pagājušajā nedēļā arī bija vienā grāmatas prezentācijā, un sanāca runāt ar Indru Salceviču. Viņa tieši par šo arī teica, kad viņa tur skaidroja, ka viņai kāds šo te bija teicis, ka viņai jau ir pietiekami, viņa ir laimīga, ka viņai šis te, kad tas drives ir, un tāpēc viņai tas sports nav kā varbūt lielākai daļai šos te endorfīns, ka viņa jau ir uz tāda forša happy viļņa, un viņa iet un dara un nojo, tikai tāpēc, ka vajag. Bet, kā jau katrā lietā, man liekas, ir jāskatās šis te katra ķermeņa individuālās īpatnības un kā mēs reaģējam uz to, bet tāpat tās arī ir cilvēki, kuriem riebjas iet uz zāli, riebjas trenažieri, tad es saku, tad nevajag darīt to, kas riebjas, jo ja tev kaut kas riebjas un tu to dari ar piespiešanos, tas nebūs ilgtermiņā un tam nebūs tas vēlamais rezultāts, tad atrodiet to, kas jums sagādā tiešām to gandarījumu, to kaifu, vai tā var būt dejošana, tā var būt nojošana, skriešana, riteņbraukšana, da jebkas, kur jūs noķerat to gandarījumu. Ar tādu, tikai tāpēc, ka, nezinu, tāpat skriešana, tāpēc, ka visi tagad skriet, nē.
Nu, es zinu, ļoti daudziem nepatīk skriet, un tas ir slikti, tā nav pareizi, bet cilvēkiem ir tiesības dzīvot nepareizi. Bet, nē, sāks tas. Bet mēs ar kolektīvu ejam vingrot reiz nedēļā. Man nebesīja vingrot. Bet, protams, man besīja mājās vingrot. Tad, kad es aizēju ar kolektīvu, tad ir jau forši, ir savādāk, ir kopā. Un tad es esmu priecīgs arī, ka es to hanteli esmu paņēmis rokās. Jo skaidrs, ka apzinos jau, ka vajag. Bet kā daudziem tipiskiem skrējiem patīk skriet vispārējais nepārāk. Es vienmēr saku, tā kā arī gan par skriešanu, gan par spēka treniņiem, iedodat sev iespēju, iedodat tam ķermenim iespēju pamēģināt, jo bieži vien mūsos ir kaut kādi šie te stereotipi vai, nezinu, no skolas, man piemēram, ja man skolas laikā kāds būtu teicis, ka es skriešu maratonu, galīgi jocīgs, man sports ļoti patīk, man viss ļoti tā kā desmitnieks, un es pat pēc vidusskolas gribēju iet uz sporta akadēmiju mācīties. Neaizgāju, bet tik un tā es tur nokļuvu. Bet kaut kā attiecīgajā vecumā tas aizrāva. Tas aizrāva un aizgāja, un vienmēr saku, tā kā pamēģināt, mēnesi. Protams, sākumā ir grūti, tev ir kaut kāda, nezinu, bērnības traumas par skriešanu un asins garšu mutē, ka tas nav priekš manis. Bet bieži vien mēs jau, teiksim, tā skolas laikā mums jau pat neviens īsti nav mācījis, kā tur elpot, kā pareizi. Nav tev jāskrien tā, kad asins garša mutē un pulss kosmosā. Katrā treniņā rekords nav jāuzstāda. Jā, nav jāuzstāda. Bet tās, mūsdienās mums ir informācija, mums ir pulsometri, mums ir visādas palīgi ierīces, kas mums ir treneri, zinoši treneri. Nepažēlojiet kādu mēnesi, samaksājiet trenerim, lai jūs pieskatu un pakonsultē, kā to pareizi darīt, kas ir attiecas gan uz skriešanu, gan uz kaut kādiem pašiem spēku treniņiem. Darīt pareizi un gudri, un tad tas viss var būt tās pat tiešām jums patiks, nevis, man nesanāk, man nepatīk, vai man ir grūti. Tas ir grūti. Bet, man liekas, tur jau ir tas kaifs, ka tu kaut kur pārkāp kaut kādas savas izkāp no tās komforta zonas. Un, man, piemēram, šausmīgi patīk, ka man, teiksim, pēc treniņa nākamā dienā, lai es jūtu, ka man tās kājas, tu jūti, ka tev viss, ka tavs termins ir dzīves, ka tu muskuļi bišķiņi sāp. Protams, nevajag galīgās galībās iet tā, ka jūs nedēļu no vietas nevarat pastaigāt, tad ir stipri pāršauts pār svītru. Bet jā, noķert no to kaifu, no tā, ko dari. Par treneriem runājot, man liekas, ka tas ir tāds, varbūt, bonus dzīvot tādā mazā valstī, kā mēs dzīvojam, ka treneri ir ļoti pieejami. Tādi top treneri. Es nedomāju, ka, es nezinu, ja tu dzīvo Amerikā, tev ir tik viegli pieejami tādi līmeņa treneri kā mums. Vai arī, es domāju, daudz tā, ka ja tev ir daudz naudas, tad tev tas treneris noteikti ir pieejams. Jo es dzirdēju, cik tur maksā treneri un cik mums tur, man liekas, ka mēs tu vispār. Ko tu te dzīvo vēl? Bet nē, katram savas un katrai valstī ir. Labi, parunājam par treniņiem skaidrs. Parunājam par uzturu. Tu daudz runā arī par uzturu, daudz kontentu lietas par uzturu. Ir kaut kas, ko tu nekad neliksi savā ķermenī iekšā, kas ir pilnīgs nē. Vienīgā lieta, iespējams, ja es apzināšos, ka tajā produktā ir kaut kādi transtauki, bet tas arī, ja būs kaut kāda, nezinu, ekstremāla situācija, kaut kādā pārgājienā, kur nav nekas, bet tev vajadzīga enerģija, vajadzīga tas pārtiks produkts, kas ir, tad arī no tādas vienas reizes tur nekas traks nenotiks. Bet man nav tādas kaut kādas konkrētas pārtikas grupas, ko es, teiksim, izslēgtu. Es šeit tad izdzeru kolu, tur apēdu kūku un picu vai burgeri. Bet es vienmēr esmu par to, ka ja tavs uzturs ir pamatā sabalansēts, pilnvērtīgs, tad šad un tad tu vari atļauties arī apēst kādu našķi vai varbūt mazāk veselīgu pārtiku.
uzsverot uz to, ka tā nav tava ikdiena. Jā, ja tu pārtiec no picām, burgeriem un pusfabrikātiem, tad jā, tur nekas labs nebūs. Visdrīzāk neuzņems ne visas vajadzīgās ne makroelements, ne mikroelements. Jā, tās pašas olbaltumvielas tādās pārstrādātā pārtikā jau ir ļoti maz. Bet nevajag arī sarežģīt. Viss vienkāršais ir tas, kas arī mums ir vajadzīgs. Uzturā vienmēr ir daudz visādi trendi, un ja tu mēģini klausīties ekspertus, tu traks ar palikt, tad vienu dienu tev saka, ka brokastis īstenībā nevajag ēst, tad nē, brokastis ir pats svarīgākā ēdienreize, un tev ir kaut kāda sava pieeja, kā, savi, to noteikti. Es esmu brokastu cilvēks. Es uzskatu, ka vismaz man brokasts ir svarīgākā dienas ēdienreize. Ja es nebūšu pēdus brokastis, es visdrīzāk arī manas visas pārējās ēdienreizes aizies kaut kur ne tur, un visdrīzāk, ka pašā vakarā es pieēdīšos. Tur bija tas celiņš? Jā, man liekas. Visdrīzāk, ka vakarā es pieēdīšos nevis kaut kādu sūdzi, bet vienkārši pa daudz apēdīšu, un nebūs tās sātas sajūtas. Bet atkal teikšu, ieklausoties savā organismā. Ja jums nevajag tās brokastis, tad nēd tās brokastis vai pēda tad, kad jūs ķermenis ir pamodies. Ja? Tur atkal katram jāskatās, kāda ir tā individuālais dienas rutīna. Nezinu, jūs aizbraucat 10 uz darbu, jums ir iespēja paēst, ēdieties 10, nevis 7 vai 8 no rīta. Jā, bet es noteikti neesmu šīs te intervālās badošanās piekritēji, kur man pirmā ēdienreiz 2 vai 1 dienā. Jā. Un pēdējā tev ir 11 vai 10 vakarā. Loģiski, ka tev no rīta negribas ēst. Un, protams, es arī esmu mēģinājis visus šos trendus un pārtraukt to badošanos. Un šīs te 18, kā tur bija 8, 16, 8 stundas var ēst, 16 nē. Un visi nemaz nevar. Ceļš sievietēm arī tur ir baigi jāskatās pēc cikla dienām, kad tu vari likt to garo nēšanas intervālu un attiecīgi, ka tev ir tomēr jāieklausās tā ķermenī un arī tajā pašā ciklā. Es viennozīmīgi nevaru, ja es nepēdu šīs 16, nedod Dievs vēl vairāk stundas, jo citreiz tā bija, kad man ir klients, es nepaspēju aiziet paēst, un tad man ievelkās tur tiešām uz 18 stundām, un tad es non-stopā varētu visu laiku ēst. Nav vispār šīs sātas sajūtas. Un, nezinu, es nenoķēru tur to vieglumu un to visu, par ko runā, ko šī te metode sniedz. Bet jāskatās katram, kāda ir šī dienas rutīna. Mēs bieži vien, man negribas no rīta ēst. Tad atkal jau tas, ko es pieminēju, kad bieži vien cilvēki diezgan vēl pēd vakariņas, pēd diezgan sātīgas vakariņas. Un loģiski, ka no rīta negribas ēst. Vai atkal šīs te vakariņas jāstāsta, ja tur ir normāls steiks vai karbonādu vai kas, tas atkal ietekmē šausmīgi miegu. Visbiežāk. Jā, mēs varbūt tur aizmiegam un tā, bet tas miegs nav kvalitatīvs, jo tur tam ķermenim tas steika gabals ir jāpārstrādā. Un kas tas ietekmē, jo to arī mēs varam, tu noteikti esi papētījis. Tas tāpat kā es tāds gadžeta cilvēks, kas nemāra. Jā. Es baigi... Nē, es vienlaik tā kā pētīju kā mans miegs tiek ietekmēts to, ko es apēdu vakarā. Ja tās vakariņas ir bijušas smagāks, tas dziļais miegs ir bijis mazāk. Un tāpat tās ir ar kaut kādiem saldumiem. Ja man īsti pirms miega ir kaut kāds cukurs bijis, ātrie urkšķidrāti daudz, tad arī šis miegs, dziļā miega fāze ir samazināta. Es ļoti reti kaut ko apēdu pēc kādiem 6-7 vakarā, tāpēc es neesmu tā piefiksējis. Tas nav kaut kāds tāds pašdisciplīna, tas tā ir iegājis. Lieliski. Tie jau ir tie ieradumi, ja? Kam ir ieradumi ēst vēlu vakarā un kam ir šis ieradums 6-7, kas arī ir tas ideālais variants tādai vakara ēdienreizei. Un tad jau tu brokastis arī ēdi, vai ne? Es ēdu brokastis, jā. Visgaršīgākās brokastis ir tad, ja man ir izdevies piecelties kādos 5:30, iziet, izskriet treniņu, nodušoties, un tad es varu
tad 7 pieceļas sieva un bērns, un tad varēs kopā brokastis, tad ir visgaršīgāk. Okay. Bet tad, kad nesanāk piecelties, izskriet, tad tāpat tāda brokastis, jā. Bet, nē, es arī baigi neaizrojos uz tādiem trendiem, es ēdu bišķi to, bišķi šito. Es teiktu, ka es vairāk piekrītu tādai intuitīvai ēšanai, ja, kad, bet tomēr pieturoties pie tiem veselīgi uzturu pamatprincipiem, ja, tie paši saliktie ogļhidrāti, olbaltumvielas, tauki, kad ēst, cikos ēst, protams, ir dažādas veselības, negribu teikt slimības, vienkārši problēmas, pie kurām ir nepieciešams ēst tur ik pa 3-4 stundām, kur pat tā kā kategoriski nedrīkst izlaist šīs te ēdienreizes. Ja? Es tagad domāju, teiksim, daudz mazāk sanāk skriet, vai es neēdu pa daudz tos ogļhidrātus. Kaut kad man neaiziet ar Anita izrunāt. Tas bieži vien notiek ar arī tādiem profesionāliem sportistiem, ka viņi beidz savas profesionālās gaitas, ja, ka viņa ķermenis ir pieredzis pie attiecīgas slodzes, un arī viņi attiecīgi uzņem šīs te pārtiku un uzturu. Un bieži vien beidzot karjeru slodze samazinās, vai arī, teiksim, tādiem sportistiem amatieriem kā mēs, ja, mēs ar tur pārējām, teiksim, tagad mazāk skrienam, bet mēs ēdam tieši tāpatās, ja. Vai loģiski, mums skrienot vai vairāk šos te ogļhidrātus, mēs neskrienam, mēs tāpatās viņas, mums viņi ir tā kā ierasti, tur pusdienās, brokastīs, vakariņās arī. Un, saglabājot šo te nemainīgu uzturu, bieži vien pieliekie kilogrami klāt, nevis tieši no tā, ka kalorijas paliek tās pašas, ko mēs uzņemam, bet samazinās tās, ko mēs tērējam. Bet ir kam tā forši intuitīvi sanāk arī tā kā mazāk ēst, bet bieži vien ir tas pretējais, ka mēs turpinām ēst tikpat, bet slodzes paliek mazāk. Tas notiek arī uz vecumu īstenībā, ka parasti saka, man tur lēnāk vielmaiņa ir palikusi. Tad nāk tas svars klāt. Vielmaiņā jau lēnāk nepaliek, mēs vienkārši paliekam mazkustīgāki. Ja? Tur jau tā problēma ir, ka tam teiksim, liekajam svaram kļūstot vecākam. Bet kāpēc mēs paliekam mazkustīgāki? Kā domā? Tas tāpēc, ka vienkārši ar vecumu paliek mazāk enerģijas? Vai... Viens ir šī enerģija mainās. Vai mēs esam slinkāki? Es domāju, gan viens, gan otrs. Un, vai tāpatās, teiksim, kādēļ tu mazāk skrieni? Vienkārši tev vairāk darba, vai ir kādas traumas. Šie iemesli var būt visādi, vai vienkārši mums apnīk. Sezona noslēdzas, nav vairs motivācijas. Kaut kādas iesnas ir. Jā. Un jāatsāk, bišķi iesnas tā kā būs pārgājušas. Tā kā mēs jau daudz darba tām kustībām mēs atrodam, visbiežāk jau tas ir klasiskais. Mums ir daudz darba, ārā slikts laiks, bērns ir jāved, viss šis te ikdienas tie pienākumi mums ir tik daudz, ka mēs bieži vien aizmirstam par sevi. Un vēl tas, kāpēc es ēdu daudz našķi citreiz. Tas pats iemesls, kāpēc pirms miega es lūru Netflix vai izliekos, ka es strādāju. Tas ir kāds... Sevi apbalvo. Kaut kāds, bet tas ir tas, ka tas čīkstošais es uzvar atkal, nevis stiprais es. Un kāpēc viņš uzvar? Tāpēc, ka ir kaut kāds... Es nezinu, kaut kāds prāta nemieris. Ēdiens jau ir bauda, un kaut kur, ja tu kaut kā ikdienā kaut kur varbūt negūsti šo gandarījumu, apmierinātību, kaut kādu baudu, tad to mēs cenšamies uzņemt ar ēdienu. Biežāk tie ir kādi saldumi, kādi našķi. Bieži vien mēs kaut kādas emocijas apēdam, bet tikpat bieži tie ir vienkārši ieradumi, ka mums, pēc pusdienām tā roka sniedzas pēc tās konfekts, jo viņi vienkārši tur stāv. Šo man ļoti daudz dāmas, kuras ofisos strādāja. Vienmēr tur ir kaut kāda bļoda, kur stāv tur konfekts, cepumi, tagad piparkūks. Un vēl viens iemesls ir, ka atkal nepietiek šīs te olbaltumvielas pamatmaltītēs, kas neiedod šo te ilgstošāku sāci sajūtu, ka mums jau tas cukurs ir tāda ātrā enerģija, ka mums atkal mēs
ķermenis dabūs ātru enerģiju, bet viņa atkal tikpat ātri nokritīsies. Un atkal mums gribēsies. Tā kā tam, kāpēc mums tos našķus kārojās un kāpēc viņi ir daudz un dažādi iemesli. Bet bieži vien tas vienkārši ir tāds ieradums. Ok. Man liekas, ka tas ir kaut kāds... Jā, es domāju, ka es tās emocijas apēdu. Tas pats stress, tas pats kaut kādi pārdzīvojumi, sevi žēlošana. Un gan ar vīriešiem par šo tēmu nav sanācis runāt, bet sievietēm bieži vien tas ir, viņi tev pažēlo apēdot. Viņa ļoti garšo un to cielo, viņi tā kā, Vīrieši ir daudz emocionālākās. Arī, viņi to neizrāda. Man vienmēr liekas jocīgi, kad saka, ka sievietes ir emocionālākas. Man liekas, ka... Man vispār nepatīk tur cilvēki visam vienkārši. Tie ir atkal tādi stereotipi, kas... Jā, absolūti, jā. Ko mēs norakstam uz kaut kādu dzimumu. Nē, vīriešiem ir normāli raudāt un izrādīt savas emocijas, tikai tas ir pieņemts. Man liekas, ja paskatās, kas vīriešai sievietes vairāk aizraujās visādiem sliktiem paradumiem, kā alkohols vai narkotikas vai noziedzība vai agresīva braukšana vai daudz tādas interesantas lietas. Neviena no šīm nav racionāla darbība. Mēs it kā vīrieši esam ļoti racionāli, bet kaut kā uzvedībā tas nepierādās, man liekas. Jā, tā varētu būt. Vai ne? Vīri. Labi, Zanda. Kas tālāk? Grāmata uzrakstīta? Jā, man prasa, kad būs otrādi. Es man liekas, visu, ko es zināju, es uzrakstīju. Un otrā daļā nav plānota. Un kaut kas smējās. Tagad vīriešiem par andropauzes. Tad lasiet otro grāmatas daļu. Tas pats viss par uzturu un treniņiem attiecas arī uz vīriešiem. Tie paši spēka treniņi, tie paši lecieni. Jā, tā kā vīriešiem ir mazāk risks, teiksim, uz šo te kaulu blīvumu samazināšanos, bet tāpatās ir. Ir, protams, šīs te īpatnības, kas ir savādākas sievietēm un vīriešiem. Jums ir tas organisms noturīgāks gan pret stresu, gan tāpat muskuļmasa saglabājās ilgāk, kauli paliek spēcīgāki. Bet man patīk, man bija viens klients, man parasti cilvēks atnāk, tas prasa par mērķiem, par iepriekšēju, kas iepriekš ir darīts, par traumām. Un tas mērķis, kāpēc viņš nāk trenēties, bija, lai viņš pēc iespējas ilgāk nebūtu atkarīgs no ārstiem un medikamentiem. Ja, tā kā, saka, tas dzīvesveids tiešām to ļoti lielā mērā ietekmē tas, kā mēs noteikti atkārtošies, un pēdējā laikā visās intervijās es teikusi, kad tās darbības un izvēles, ko mēs izdarām šodien, ļoti lielā mērā ietekmēs to, kā mēs jutīsimies un dzīvosim mūsu vecumdienās. Ne tikai vecumdienās arī. Novecojot, mēs novecojam. Mēs novecojam un mēs nevaram iet pret dabu. Un arī, teiksim, kāpēc es vingroju, kāpēc es cenšos tomēr pieturēties pie kaut kādiem šiem te uzturu pamatprincipiem. Es tiešām savās vecumdienās, es nezinu, es negribētu teikt, ka es tur gribu tagad līdz sotakam novilkt, bet es esmu apņēmusies diezgan ilgi dzīvot, bet dzīvot nevis ilgi, bet kvalitatīvi. Ja? Un, lai es tiešām neesmu atkarīga no saviem bērniem, mazbērniem, lai es pat varu aiziet uz veikalu, lai es pat varu aiziet uz toaletu un atnākt no turienes un izdarīt visu, kas tur ir jāizdara. Un tiešām būtu spējīgi pat par sevi parūpēties arī 80, 90 gados. Un, es ticu, ka tas, ko es daru tagad, ļoti lielā mērā man palīdzēs realizēt šo te mērķi. Jā, man liekas, tas var katrs padomāt, kā mēs gribam dzīvot savus pēdējos 10 gadus. Jā. Vai mēs gribam būt piesiet pie gultas, vai mēs gribam iet spēlēt futbolu ar mazbērniem. Jo, vienlaik bija tas anti-aging. Kāda jēga no anti-aging? Ja? Ne jau man tur tā jaunā seja, vai, teiksim, tās mazāk krunkas kaut kā palīdzēs pilnvērtīgi nodzīvot šos te dzīves nogali, bet tieši tā dzīves kvalitāte ir manā skatījumā daudz svarīgāka par šiem te nodzīvotajiem gadiem.
Labi, draugi. Lasiet Zantas grāmatu. Gan dāmas, gan kungi. Paldies tev liels par pastaigu. Paldies, ka uzaicināji. Šodien būšu sakrājuši tos soļus. Būs mums solīši sakrāt. Par uzturu parunājumu. Tagad es gribēs kaut kā. Tā reiz pusdienās. Bija jau paēd. Un, jā, visi linki, sociāltīkli, kaut kāds labākais links, kurš pirkt grāmatu, to tu man pateiksi. To jau mēs ieliksim apakšā kaut kur pie video. Un klausieties, ko Zanda saka, sportojiet, guliet un ēdiet sakarīgi. Čau! Dariet to, kas jums patīk. Dariet to, kas jums patīk. Čau! Čau!